3. aprīlī Latvijas Nacionālā teātra jaunajā zālē tika pasniegta Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balva kultūrā Baltais zvirbulis. Balvu piešķir, lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības kultūras darbiniekus un sadarbības partnerus par kvalitatīvu kultūras procesa nodrošināšanu Rīgā. Balvu Baltais zvirbulis veidojas mākslinieks Aigars Bikše, un to pasniedz jau no 2004. gada. Mēs arī apbalvojam šajā gadā tādas, jāsaka, radošās apvienības, kuras darbojas apkaimēs. Tā ir tā mūsu vēlme, lai tās kultūras aktivitātes notiktos dažādās Rīgas vietās, un viņas būtu tik tiešām tādas, kas uzrunātu visus iedzīvotājus. Nominācijā par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu šogad balvu saņēma Kultūras un tautas mākslas centra Ritums, Tautas lietišķās mākslas studijas Draudzība mākslinieciskā vadītāja Irisa Blumate. Es jūtu, ka ir liels pacēlums, ka Latvijas tauta tiešām ir gatava mūsu simtgadē, gatava dziesmu svētkiem nākošajiem. Meitenes un dāmas un kundzes grib jaunas tautas tērpus vai pirmo tautas tērpu veidot. Es domāju, ka vispār ir pēdējos gados liels pacēlums dažādās daļamata, profesionālās mākslas jomās. Viss mūžs ir radots, pirmkārt, es teiktu, pedagoģijai, lietišķās mākslas vidusskolai, mākslas akadēmijā, viss mūžs ir strādāts un papildus ir strādāts arī tautas mākslas jomā. Ja man jautā, kā tas ir pagājis, es nezinu. Vienkārši ir pagājis radoši, krāsaini, piepildīti. Mans darbs ir bijis tikpat hobijs, ko daudz cilvēku saka, kad ir tikai darbs vai ir tikai hobijs. Man tas ir visu mūžu bijis. Saskaņoti no vienas krāsas līdz otrai, no viena darba līdz otram, no viena pedagoģiskā projekta līdz otram. Šajā gadā mēs arī gribam suminēt Jūgenstila muzeju. Jūgenstila muzejs ir iegūstis jaunu virtuālu ekspozīciju. Un, manuprāt, tā ir vieta arī, kur ļoti plašā straumē apmeklē turisti. Un ir pat speciāli turisti, kas brauc skatīties Rīgas Jūgenstilu. Savukārt par veiksmīgu izglītojošā koncertu uzveduma Karodziņi, nesti, zobentiņi, celti, īstenošanu Latvijas skolu jauniešiem un tradicionālās kultūras mantojuma popularizēšanu balva tika piešķirta arī Kultūras un tautas mākslas centra Ritums, folkloras un seno cīņu kopas Vilkači vadītājam Edgaram Zilbertam. Protams, šī balva nav man vienam, bet tā ir, protams, visam Vilkaču kolektīvam, jo bez saviem dalībniekiem es nekad neko nevarētu izdarīt viens pats. Mums Vilkačiem, kā viena no pamatvirzieniem mūsu darbībā, ir tieši jauniešu patriotiskā audzināšana. Tādēļ mēs arī cenšamies šajā virzienā visu laiku darboties. Mēs šogad braucām uz Reizekni, koncertējām, bet tas ir tikai viens no koncertu sērijas, kur mēs braucam pa Latviju katru gadu citā novadā, Latvijas valsts svētku nedēļā no 11. līdz 18. novembrim. Kad mēs jauniešiem caur vēstures prizmu mēģinam atmodināt patriotiskās izjūtas, lai lielāku izpratni par latviešu tradīcijām, par latviešu kultūru bērniem mūsu nākotnē. Un tas, kādus mēs viņus izveidosim, tas izveidos tādu valsti, kādās mēs dzīvosim, jo viņi pēc tam nāks pie varas, viņi darīs visus darbus, un tad vienkārši rūpējoties par latviešu kultūras saglabāšanu, mēs rūpējamies arī par jaunāko paudzi. Lai būtu mums vienmēr šāds labs pasākums, lai būtu skaistas dienas, atzinība, lai mums būtu, lai būtu baltas rozes, kā es te šodien redzu visapkārt, tā kā man liels prieks par šo zvirbuli. Pasākumu rīko Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.